Kādā saulainā pekles dienā uz ugunīgās pļavas netālu no Elles vārtiem spēlējās divi velniņi. Pēc kāda brīža viņi pamanīja, ka vārtu sargs ir piemidzis. Uzreiz viņi pamanīja iespēju izrāpties ārā un apskatīt plašo pasauli. Atvēruši Elles vārtus, viņiem uzreiz acīs iespīdēja spožā ārpasaules saule. Taču, paldies Dievam, viņiem līdzi bija saules brilles, kas pasargāja viņu astiņas. Ieraudzījuši virs zemes daiļumu un skaistumu, viņu sirdis pārņēma neviltots prieks. Ienāca prātā nedarbs saskaldīt nabaga saimnieka malku. Protams, viņi nezināja, ka tieši to saimniekam arī vajadzēja, jo viņam pietrūka mazās malkas, ar ko iekurt uguni. Un tā viņi devās tālākā ceļā turpināt savus nedarbus. Viņi ieraudzīja nabaga sievieti un nolēma viņai uz galvas uzkaisīt sniegu. Viņi nezināja, ka viņai tāpat vajadzēja mazgāt matus. Ieraudzījuši daudz tavu māju, viņi nolēma aiziet izlūkos un paskatīties, ko vēl var nešpetnu sadarīt, kamēr vēl ir tāda iespēja. Laiciņu pēc velniņu ierašanās parādījās divi laupītāji, kuri jau sen bija iekārojuši apzakt kādu dzīvokli. Kamēr zaglīgie laupītāji lavījās uz dzīvokli, velniņi jau pilnā sparā nodarbojās ar savām bezkaunīgajām darbībām. Viņi nomainīja televizoru vietām ar istabas augu, un redz, kur viņi noslēpa televizoru.
Laiku vēlniņiem palika garlaicīgi, un viņi nolēma doties atpakaļ pie Sātana. Sākumā zagļi nolēma nozagt šķīvjus, dažādus traukus, kausiņus, tādas tam līdzīgi mazas lietas. Taču viņiem prātā arī bija kas lielāks. Viņi vēlējās, protams, nozagt televizoru, taču viņi atrada tikai pulti, bet istabas augu ar pulti nevar ieslēgt. Arī datoru viņi nepamanīja, jo vēlniņi bija viņu apseguši ar segu. Ieradušies pie Sātana, vēlniņi lūdza, lai viņus ielaiž atpakaļ ellē. Taču Sātanam tas nebija paprātam, un viņš pieklājīgi pateica nē. Sātanam prātā iešāvās doma izveidot speciālu dziru, kas pārvērstu vēlniņus par īstiem vēlniem bez dvēseles un pakļautu viņus mūžīgām ciešanām ārpus elles. Vēlniņiem palika slikti, viņi nevarēja saprast, kas ar viņiem notiek. Viņi ļoti vārgi rāpoja pa telpas grīdām, līdz nokrita bezsamaņā. Vai tu dieniņās, kas notika? Tā vietā, lai vēlniņi pārvērstos par īstiem vēlniem, viņi kļuva par skaistiem jaunekļiem. Un tādi viņus pamanīja princese un paņēma sev par vīriem. She's a lady.